28. novembrī Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmē tika svinēta biedrības dzīvnieku pansija Ulubele 7. dzimšanas diena un portāla dzīvnieku policija atvēršana. Dzīvnieku policijas projekta realizācija uzsākta pateicoties Eiropas Savienības fondu atbalstam. Iecere ir mūsuprāt liela un grandioza, un mēs esam ārkārtīgi priecīgi un pateicīgi visiem, kas bija iesaistījušies, jo mums tomēr izdevās tos Eiropas fondus dabūt. Un tur, protams, ļoti liels paldies Mārtiņa Freimaņa fondām, kas nodrošināja privāto līdzfinansējumu. Projekts ilgs 9 mēnešus, un tas, kas tagad ir redzams jau publiski, ir ļoti maza, neliela, bet tomēr ļoti svarīga daļa, jo mēs sākām ar pašu nepieciešamāko patversmēm, ar ērti un vienkārši lietojumu sludinājumu sadaļu un iespēju jebkuram, kurš grib atbalstīt dzīvniekus, to izdarīt ļoti vienkārši. Proti, izlīmējot sludinājumu lapiņus tanī rajonā, kur viņš dzīvo, kur viņam ir ērti, jo nav noslēpums, ka ļoti daudz veci cilvēki nelieto internetu. Viņi nemaz nezina, ka viņu suns ir patversmē, bet ja dzīvnieku policija piedāvā šo iespēju, atzīmē kartē vietas, no kuras dzīvnieciņi suņu ķērā ir atveduši, un tātad jebkurš interesants varēs sev tīkamo rajonu apvilkt kartē, izdrukāt ārā viņam ērtos sludinājumus un pie veterinārām klīnikām, pieturām, veikaliem izlīmēt šos sludinājumus. Mums ir ļoti liela cerība, ka tādā veidā visi tie, kas ir nejauši pazaudējuši dzīvniekus, viņi atradīs daudz ātrāk un līdz ar to atbrīvosies patversmēs vietiņas, jo tagad visas Latvijas patversmes ir absolūti pārpildīts. Nākošais gadu maijā mums projekts ir jāpabeidz, un mēs viņu esam iecerējuši kopā ar atbildīgām institūcijām, citām dzīvnieku aizsardzības organizācijām, kopīgi vienoties par priekšlikumiem normatīvu grozījumu veidā par jaunas Latvijā vēl nebijušas lietas dzīvnieku policijas izveide. Valsts pārvaldei priekšlikumi galvenokārt būs par šo sabiedrisko inspektoru kustības attīstību, jo šādi sabiedriskie inspektori ir jau vides aizsardzības jomā, un tāpat kā videi nav tas aizstāvis, kurš par viņu rūpētos, arī dzīvniekam bieži vien trūks tieši reālā aizsardzība. Un tāpēc mēs gribam izstrādāt šo institūtu un attīstīt viņu līdz tādam līmenim, lai tiešām oficiāli ar normatīviem aktiem tas būtu regulēts, lai arī sabiedrībai dotu šo kontrolas iespēju un iespēju reaģēt, jo tiešām valstiskā un pašvaldību līmenī ir grūtāk sakārtot šo jomu, jo dzīvnieku aizsardzība nav valsts prioritāte, un tāpēc arī mēs ļoti daudz darba darām, lai iesaistītu plašāku sabiedrību. Un no juridiskā biroja puses mūsu uzdevums ir sagatavot šo platformu, tiešām juridisko bāzi, lai cilvēki būtu informēti, kādā veidā viņi var palīdzēt dzīvniekam. Tas ir visi šie negadījumi ar dzīvniekiem, sabraukts uz ceļa, vardarbība pret dzīvnieku, labturības normu neievērošana, kuram atbildīgam dienestam sūdzēties. Arī ir doma izstrādāt dokumentus, paraugus, lai būtu cilvēkiem priekšstats, kā viņi var reāli palīdzēt.